Paudzes viens no pazīstamākajiem treneriem. Tagad bīstams izgājiens, būs noraidījums vai bulīts. Tūlīt redzēsim tiesnešu žestu. Neredzam tiesnešu žestu. Īsti paceltu roku redzējām. Kas tālāk? To mēs neredzējām. Rīsimies, ko Māris būs sagatavojis Birikovam. Spēles sākumā un tā izgājiens, laikustībā un ne. Visu jau izdarīja ļoti labi. Noguldīja pretpustekās, lai viņš pagatavotu. Tad mēs redzēsim, man liekas, ka nulli nolika uz ledus. Nē, vienkārši Māris netrāpīja viens augstākajā līgā. Paklūp Jānis Sprūks, bet tomēr pagūst piespēlēt. Miķels un vārtī! Beidzot, 13 spēles pēc kārtas Miķelim Rēdlišam nebija izdevies ieraidīt ripu pretinieku vārtos un beidzot dabūjis arī tādu pamatīgu sitienu par rokām. Rīgas Dinamo vadībā piespēle rezultatīva būs Mārtiņam Karsumam, varbūt arī Jānim Sprūktam. Karsumam noteikti. Jā. Jau. Kris Holts. Skaisti. Jau uz ceļiem, kritienā, bet tomēr paguva ar ķērēju cimdu. Neskatoties atspēlē Sprūktam tālāk, līdz metienam neizdodas. Birikos atvēra, Birikos atcita. Jā, tomēr atcita, jā. Jā, viņam arī paizsarg ķivēri. Krišāns Rēdliks. Ko, brāļi Rēdlihi spēles pirmajā trešdaļā. Vai. Jā, pielika nūju. 19. vārti Mārtiņam Karsumam un 18. piespēle Krišānim Rēdlišam. Protams, tā ir tikai pirmā trešdaļa. Holts vienreiz, Holts, kur ir ripa. Ripa ir vārtos, bet noteikti tiks, jā. Skatīsies video. Komandas biedri, redzēsim, varbūt viņš, varbūt nē tur. Jā, ļoti ātri. Blošins raida ripu. Tā ieslīd vārtos. Laikam tomēr ieskaitīs 15. numuram Demaginam. Skatāmies vēlreiz. Ripa nav piespiesta. Mūsēji paši ievirzīja. Tuvojas beigām tikai otrā trešdaļa. Vajag vēl būt vārtus. Sprūkts. Un vārtu Miķelis Rēdliks, 3-1. Lieliski izspēle Jānim Sprūktam, kārtējā rezultatīvā piespēle. Tā viņam ir 21. Šo trešdaļu. Un Jānis Sprūkts. Protams, mums nebūtu nekas pret 4. vārtiem. Nekādā gadījumā. Šeit Sprūkts visu izdarīja. Un Sprūkts turklāt vēl atņēma nūju pretinieku spēlētājiem. Un līdz ar to arī nepagūšu spēlētājs arī pie Miķeļa Rēdlika. Šajā gadījumā svarīgāk zonas, bet laukuma centrā pie tās pirmie. Tagad jau Rīgas spēlētāji. Un Marks traucēja viņu un, otrais bulīts šajā spēlē? Jā. Viņam sekundēm pateikt, ka ir 8. Nē. Birikos atcita. Tas nenozīmē, ka tā nedrīkst vai nevajag darīt. Varbūt viņš tieši ar to arī gribēja pārsteigt vārtsargu, kurš gaidīja apspēlēšanas disciplinārais sots. Tas vairs nav tik būtiski. Sandis Ozoliņš izmanto iespēju ar Edgars Masaiski par Klincevs. Jā, Klincevs ir noraidīts. Par rezultātu vairāk punktus nedod uzvarētā spēlē. Birikovs kādu izvēlt no apakšējā stūra. Živijs. Skaidrs, ka mums ir uzvara. Jakabs. Labi. Tagad drīkst tā uzspēlēt pēdējās sekundēs, kad ir 2 vārtu pārsvars un vairākums. Živijs. Pēdējās sekundes. Būs vēl metiens Ozoliņa. Nogājuši tur vargu, bet skan arī spēles fināla sirēna. Jā. Mēs pārtraucam 2 zaudējumu sēriju, 2 zaudētu spēļu sēriju. Jugra pēc 3 uzvarētām spēlēm. Pirmais zaudējums. Jā, tagad zaudējums. 3-1 Rīgas Dinamo uzvara. Tagad mums ir 65 punkti.